Šovasar puslitrs degvīna varētu maksāt par 12 centīmiem dārgāk. Tā paredzēts valdības izstrādātajā budžeta konsolidācijas plānā. Alkohola tirgotāji un ražotāji ar akcīzes nodokļa celšanu nav mierā un šodien rīkoja protesta akciju. Viņuprāt, 4,5 miljoni latu, kurus paredzēts iekasēt uz nodokļa pieauguma rēķina, ir tikai skaitļi uz papīra, lai izpatiktu starptautiskajiem aizdevējiem. Turpina Laura Vonda. Specializētie alkohola veikali pusstundu šorīt bija kā izslaucīti. Apstājās arī ražošanas iekārtas. Tā nozares pārstāvji izrādīja nepatiku pret budžeta lāpīšanu uz akcīzes nodokļu rēķina. Tie, kas specializētajā Latvijas balzām veiklā iegrēzās jau pirms 9:30, tika piekārotā. Nu, dzirdēju to pa televīzijā. Bet jūs jau paspējāt? Jūs jau paspējāt nopirkt? Jā. Nu, kā raugos uz to, jā? Nu, vispār jau negatīvi laikam. Zināmā mērā, tāpēc, ka vairāk būs kontrabandas preces. Kaut kas jādara, bet visi celt arī visas nodokļus, tas jau nav tas pats labākais. Jāiet ielās kā Eģiptē un tā tālāk. Bet pircēji, kas atnāca dažas minūtes pēc 9, bija spiesti doties uz kādu citu veikalu vai arī apbruņoties ar pacietību un gaidīt. Tiesa, augstajā rītā to darīt bija gatavs tikai retais. Nav diezko labu laiku akcijai izvēlējušies. Pēc 23. februāra nepārdot 9 no rīta alkoholu, tā ir problēma. Jūs tieši alkoholu gribējāt pirkt? Nē, vispār jā. Bez pudelītes alus pēc 23. februāra īsts vīrietis nekādi nevar. Izmisuma solis, tā protesta akciju sauc Alkohola ražotāju un tirgotāju asociācijā. Tās vadītājs Edmunds Demiters uzsver, akcīzes nodokļa celšana jau 2008. gadā parādīja, ka budžets šādā veidā glābts netiks. Tikmēr ražotāji atkal kādu tirgus daļu būs spiesti atdot nelegālajiem darboņiem. Pērn, salīdzinot ar 2008. gadu, akcīzes nodokļa veidā iekasēts par 13 miljoniem latu mazāk, arī pārdots par trešdaļu legālā alkohola mazāk. Krietni sarucis arī darbinieku skaits nozares uzņēmumos. Šodien mēs redzam, ka valdība ir nolēmusi spērt tos pašus soļus. Tas ir neskatoties uz to, ka vēl oktobrī pirms vēlēšanām, tiekoties ar premjeru Dombrovski, viņš mums apstiprināja, ka pirmkārt nodokļi vispār netiks celti, un, kas attiecas uz akcijas nodokli, tad vēl jo vairāk, jo viņi neredz tam pamatojumu, tāpēc, ka netiek iekasēts jau līdzšinējais. Un tad mums ir jautājums, kāds pamatojums ir šobrīd un kādi apstākļi ir mainījušies. Tikmēr Finanšu ministrijā norāda, alkohols nav pirmās nepieciešamības prece, un valdība nolēma paaugstināt akcīzes nodokli stiprajam alkoholam, lai atteiktos no akcīzes paaugstināšanas dīzeļdegvielai, kas tautsaimniecību ietekmētu vēl negatīvāk. Turklāt Latvijā akcīzes nodoklis stiprajam alkoholam šobrīd ir zemākais Baltijas valstīs. Laura Vonda, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.